Labdien, mani sauc Agnese. Es jums parādīšu, kā var izgatavot oriģinālu dāvanu maisiņu. Kas mums būs nepieciešams ir papīra dāvanu maisiņš, rūtaina lentīte, stieplīte, zelta krāsā un zaļas bumbiņas. Arī līņķu pistoli, knaiblītes un šķēres. Sākam ar to, kad nogriežam mazu gabaliņu no lentītes. Akurāti pielīmējam lentīti gar maliņu. Mums ir savādāks stipri. Tātad nākamais solis. Nogriežam 3 stieplītes gabaliņus, lai varētu uzvērt pērlītes. Labāk nogriezt garāku nekā īsāku. Ievaram zaļās bumbiņas un uztaisam galā mezgliņu, lai bumbiņi neizkrīt. Var mezgliņu, var cilpu. Vēl apmēram ar vienādu atstarpi ievaram vēl 2, tā lai uz katras stieplītes būtu uzvērtas 3 bumbiņas. Var izmantot arī vēl kādu citu krāsu. Sadēsim tādus 3. Mums vajadzētu pielīmēt tās 3 stieplītes. Mēs viņus varam izvietot tā veidekļu formā. Salīmēsim visas vienā punktā, un pa virsmu mums tur pēc tam būs jāuzlīmē bantīte. Un, lai turētos stieplītes, arī bumbiņas pēdējās pielīmēsim. Tur vajadzētu ļoti maz līmes, lai viņi neizspiežas laukā.
bantītes, ņemam lentīti. Nogriezt to galu turam kreisajā rokā. Uztaisim 2 cilpiņas. Izvaram cauri. Un savalkam. Tad saregulējam, lai bantītēm cilpiņas ir vienādas. Šī ir notīta ar virvi. Es pārstāvu, kas ir nopirkta depo. Iepriekš šī pudele izskatīsies šādi, pilnīgi pliki, noņemts nost ir uzlīmes. Un notīta ar virvi. Virves pirmais riņķis ir pielīmēts ar karsto līmi, lai viņš nebīdītos un turētos. Un pārējais ir cieši pietīts un tā blīvi sabītīts. Tātad tas, kas mums būs nepieciešams priekš pudeļu dekorēšanas, ir arī tās pašas bantītes, krāsainas bumbiņas, varētu būt vai nu sarkanas vai baltas, un sudraba stieplīte. Bantītes mums vajadzēs kādas 4. Izvēlēsimies viņš šoreiz zeltītā krāsā. Tātad bantītes līmēsim pamīšus, vienu augstāku, otru zemāk. Tas, kas mums tagad ir nepieciešams, ir nogriezt stieplīti 4 gabalas, lai mēs varam uzvērt katrai galā vienu bumbiņu. Tātad ņemam sarkano bumbiņu, vēram viņu virsū, uztaisot galā cilpiņu. Mums ir jāuztaisa kādas 4. Tātad, kad bumbiņas esam savēruši, mums viņām ir jāuztais vienāds garums, lai mēs varam pielikt bantītes apakšā viņu piestiprināt. Neatstāsim pārāk garas, lai labāk izskatītos vai visu līdzsvarā. Tātad, bantītes un tā stieplīte mums būs jāpielīmē bantītes aizmugurē un jāpielīmē tā, lai galiņš nelīstu augšpusīt ārā. Respektīvi, lai mēs neredzētu to, no kurienes tā stieplīte nāk. Kā jau teicu, bantītes līmēsim vienu augstāku un otru zemāku. Kopā mums būs tādas 4. Sākam ar to, kad uzspiežam līmi pie
pieliekam stiepnīti.